Šajā videoklipā mēs parādīsim, kā konfigurēt video, lai automātiski noteiktu individuālos aizsardzības līdzekļus, kas pazīstami arī kā JAL. Video ir ļoti viegli pievienot kameras. Šajā demo videoklipā kameras jau ir pievienotas. Mēs noklikšķinām uz vienas no pievienotajām kamerām, lai iestatītu video pie noteikšanu. Šajā gadījumā, lai noteiktu personu, kurai ir ķivere un aizsargveste. Vispirms izvēlamies funkcijas personas aizsarglīdzekļu apvienojumā ar ielaušanās noteikšanu. Tas ļauj gan ģenerēt tiešraides paziņojumus, gan pēc tam viegli veikt meklēšanu. Programmā video ir viegli norādīt interešu reģionu, kurā veikt tiešraides noteikšanu. Vienā attēlā ir iespējams konfigurēt dažādus interešu reģionus. Interešu reģioni var arī pārklāties. Skaidrai atpazīšanai katram interešu reģionam var ievadīt atsevišķu nosaukumu. Personiski var norādīt, vai personai ir jāvalkā ķivere vai drošības veste. Var ievadīt arī daudzumu. Piemēram, noteikšanas kadrā vienmēr jābūt 2 cilvēkiem ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Šajā gadījumā mēs izvēlamies, ka video ir jāatpazīst viena persona, kurai ir ķivere un aizsargveste. Izmantojot funkciju and/or var apvienot dažādus nosacījumus. Turklāt ir iespējams noteikt laika periodu, kurā video ir jāatklāj. Sadaļā Sensitivity ir iespējams noteikt detektēšanas jutību. Pie atdalīšanas notikumiem ir iespējams norādīt, vai par vienu un to pašu personu kadrā jāziņo vairāk nekā vienu reizi. Ja tas nav vēlams, pie atzišanas tiek iestatīts intervāla periods. Tādējādi tiek nodrošināts, ka vēl viens paziņojums tiek veikts tikai pēc tam, kad ir beidzies tikko ievadītais intervāls. Pēc aktivizēšanas mēs varam viegli aktivizēt kameru. Ielaušanās ekrānā ir iespējams pāraudzīt tiešraides paziņojumus. Protams, visus paziņojumus var integrēt ar piekļuves kontroli, IO moduļiem, VEMS sistēmām, PSIM sistēmām, UC. Kā redzams, video nodrošina tiešraides paziņojumus, kad ekrānā parādās kāds, kas valkā ķiveri un drošības vesti. Attēlā redzams, ka video atpazīst gan personu, gan ar to saistīto JAL. Šajā procesā video uzreiz parāda noteiktu atklāšanas procentuālo daudzumu. Šos procentus vēlāk var izmantot vēlreiz, lai precizētu šos noteiktos noteikšanas gadījumus. Papildus tiešraides paziņojumiem ir iespējama arī meklēšana pēc JAL. Piemēram, kurās zonās cilvēki valkā vai nelieto individuālos aizsardzības līdzekļus. Meklēšanu var veikt, izmantojot plašu meklēšanas filtru. Video rezultāti tiek parādīti chronoloģiskā secībā. Noklikšķinot uz iekštelpu kartes, var arī viegli redzēt, kurās zonās tiek vai netiek valkāti JAL. Kā redzams, JAL noteikšanas iestatīšana kamerā video aizņem tikai dažas sekundes. Vai vēlaties uzzināt, ko video JAL noteikšana var palīdzēt jūsu organizācijai? Lūdzu, sazinieties ar mums!